Šajā pamestajā dītī dzīvo īsts dinozaurs, un pēdējā laikā tas uzbruk visām pārējām zivīm, kas šeit atrodas. Tāpēc mans uzdevums ir to noķert, kā arī visas pārējās trakās zivis, kas šeit atstātas nomiršanai. Tomēr tas nebūs viegli, jo dinozaurs, kuru mēs meklējam, ir ārkārtīgi agresīvs un var izaugt līdz pat 2 metriem garš. Tāpēc jā, mums būs jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Tagad zivs, par kuru es runāju, sauc par Āfrikas plaušzivi, un tās uz zemes dzīvo jau vairāk nekā 400 miljonus gadu. Un kas ir īpašs ar šīm zivīm? Tās var dzīvot ārpus ūdens līdz pat 4 gadiem. Jā, šīs zivis ir diezgan trakas. Bet jūs varētu brīnīties, kā viena no šīm īstajām dinozauru laikmeta zivīm nonāca pamestā dīķī. Būtībā šī dīķa iepriekšējais īpašnieks tajā mēdza ielaist retākās un bīstamākās zivis, kuras vien spēja atrast. Taču pēdējā laikā dažas no šīm zivīm ir kļuvušas milzīgas un sākušas uzbrukt un apēst visas pārējās zivis. Un tas ir kļuvis tik slikti, ka viņš vairs pat nespēja par dīķi parūpēties. Tāpēc viņš man piezvanīja un lūdza atbraukt, lai izglābtu visu pirms ir par vēlu, bet es pat nenojautu. Šī nebūs viegla glābšanas misija, un pa ceļam mēs atklāsim dažas neprātīgas lietas. Un viss sākās brīdī, kad es pirmo reizi iesmēlu ar tīkliņu un izvilku šo. Ak, mans Dievs, neticami, paskatieties uz to! Mēs jau noķērām zivi, tā tur ir garzivs. Un gluži kā plaušzivis, arī šie puiši ir dzīvojuši simtiem miljonu gadu, kas burtiski padara viņus par dinozauriem. Bet, kā redzat, šis puisis ir tikai mazos. Viņi izaug daudz lielāki par šo. Tomēr viņiem joprojām ir ārkārtīgi asi zobi. Tāpēc man jābūt ļoti uzmanīgam turot viņu. Tagad šis bija interesants pirmais atradums, jo tas nozīmē, ka šajā dīķī nedzīvo tikai viens dinozaurs. Tātad, kas zina, ko vēl mēs atradīsim? Es ieliku garu spainī un turpināju. Un pēc vēl dažiem tīkliem es noķēru kaut ko citu. Kas tas vispār ir, jūs puiši? Es domāju, ka nekad iepriekš neesmu redzējis šādu zivi. Tas tikai parāda, ka šajā dīķī ir dažas ārkārtīgi rētas zivis. Un ar to plaušzivi, kas brīvi peld apkārt un uzbruk visam. Viņiem nav daudz laika palicis, tāpēc mums būs jāpasteidzas, ja gribam viņus izglābt. Bet es pat nenojautu. Plaušzivs nebija vienīgais, par ko man vajadzēja uztraukties. Jo nākamajā reizē smēlu es noķēru šo. Ak nē, vai tas ir tas, ko es domāju? Es esmu diezgan pārliecināts, ka šī ir paku zivs. Un tā var izskatīties kā parasta zivs, bet šie puiši patiesībā ir radniecīgi piraņām, tikai šie izaug daudz lielāki. Tiem arī ir ārkārtīgi asi zobi, un tie ir pazīstami ar to, ka uzbruk citām zivīm. Tāpēc es tikai ceru, ka šī ir vienīgā, kas tur ir. Bet ņemot vērā, ka tās pārvietojas baros, man ir sajūta, ka tā nav. Tā kā, jā, šī nebija laba zīme. Un tas nozīmē, ka visām zivīm šajā dīķī ir vēl mazāk laika, nekā es domāju. Tāpēc es ieliku paku zivis spainī un turpināju ķert ar tīklu, un lietas sāka uzlaboties. Ak, mans Dievs, neticami, jūs tikai paskatieties! Paskatieties uz šo! Mums tīklā ir 2 zivis, izskatās, ka mums ir mazs sarkanastas sams. Kā jūs, puiši, varbūt zināt, šīs ir būtiski vienas no manām mīļākajām zivīm. Man tāda ir gan uz cepures, gan uz krēkla šobrīd. Noteikti iegādājieties arī jūs kādu atribūtiku. bassfishingproductions.shop, bet jebkurā gadījumā izskatās, ka mums ir arī mazs kāmenes sams. Ticiet vai nē, šie puiši patiesībā ir diezgan reti. Tik reti, ka esmu noķēris tikai pāris no tiem iepriekš, tāpēc šis ir tiešām foršs atradums. Es tabus ieliku spainī un turpināju meklējumus, kad pēkšņi izdarīju sirdi plosošu atklājumu. Ak, man šķiet, ka mums kaut kas ir, puiši. Izskatās pēc vēl vienas garzivs, bet tas nekustās. Puiši, man nepatīk to teikt, bet šķiet, ka šim mēs esam nedaudz par vēlu. Tātad, diemžēl, šī bija pirmā mirusī zivs, ko mēs atradām. Kas pierāda, ka īstais dzīvais dinozaurs patiešām uzbruk citām zivīm. Tas nozīmē, ka mums jāsteidzas, ja vēlamies izglābt pārējās. Tāpēc es paņēmu vēl dažus tīklus, un man izdevās noķert līdz šim lielāko zivi. Ak, mans Dievs, neticami, jūs paskatieties uz šo. Mums tīklā ir kaut kas milzīgs. Es domāju, ka tā ir liela, iridiscējošā haizivs, draugi. Tas kļūst arvien trakāk un trakāk. Tagad mēs zinām, ka šeit ir arī saldūdens haizivs, bet par laimi, lai gan tās sauc par haizivīm, šie puiši nav agresīvi. Tomēr viņiem ir ārkārtīgi asi dzeloņi ķermeņa sānos, un viena nepareiza kustība var jūs aizvest uz slimnīcu. Kamēr mēs ķērām daudz traku zivju, milzu plaušzivs joprojām nebija manāma. Tāpēc es nolēmu ielīst dītī, lai cerams palielinātu savas izredzes to atrast. Tas ir mazliet biedējoši, draugi. Tagad, kad mēs zinām, ka šis dīķis ir pilns ar bīstamām un nāvējošām zivīm, atrasties šeit droši vien nav labākā ideja. Bet ziniet ko? Mums jādara tas, kas jādara, lai izglābtu šīs zivis. Tāpēc es sāku ķert ar tīkliņu.
Un ilgi nebija jāgaida, līdz es kaut ko noķēru. O, man liekas, ka mums kaut kas ir. Paskaties uz to! Kas tas vispār ir? Tas izskatās pēc pūšļa zivs, bet es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Pēc nelielas izpētes es noskaidroju, ka šo sauc par mataino pūšļa zivi. Un, viņus tā sauc, jo viņiem pa visu ķermeni ir šādi mazi matiņi. Es arī noskaidroju, ka šīs pūšļa zivis ir ārkārtīgi rētas, tāpēc tas ir tiešām lielisks atradums. Tagad tā kā pūšļa zivis ir ārkārtīgi agresīvas. Es tūlīt viņu ielikšu atsevišķā spainī, tā viņš neuzbruks pārējām zivīm. Lūk, mazais draudzeņ, viss kārtībā, tas ir tik lieliski. Labi, dosimies atpakaļ dītī, lai paskatītos, ko vēl varam atrast. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo zivi! Šī ir albīna. Tas ir tik forši. Esmu diezgan pārliecināts, ka šis ir Āzijas sarkanastes sams, un iespējams šī ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Ak, mans Dievs, pagaidi mirkli, kaut kas tikko pieskārās manai kājai. Ak, tas ir tik biedējoši. Au, ak, mans Dievs! Man šķiet, ka viens no piraņām tikko mani sakoda, draugi. Ak, tas tiešām sāpēja. Tas tikai parāda, ka negadījumi var notikt jebkurā brīdī un var atstāt nopietnas traumas. Es vēlreiz pasmēlu ar tīkliņu, un man izdevās noķert līdz šim trakāko zivi. Kas tas vispār ir? Es patiesībā domāju, ka šis ir Irvina sams, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem apejoties ar tiem. Viņiem visā ķermenī ir ļoti asi dzeloņi, kas viegli varētu nogriezt pirkstu. Bet tāpat kā plaušu zivs un gars, arī šie puiši ir pirmatnēji un pastāv jau miljoniem gadu. Tāpēc šis ir tiešām lielisks atradums. Mēs tagad ieliksim viņus traukā un turpināsim tālāk. Ejot cauri dīķim, es arvien vairāk jūtu, kā zivis sitas pret manām kājām. Tad es iegrābu ar lielu vēzienu, un man izdevās noķert vēl divas trakas zivis. Jūs jokojat, vai ne, puiši? Mēs tajā tīklā noķērām ne tikai vienu zivi, bet divas. Ak, nē, bet paga, viena no tām nekustās, puiši. Šī te saucas Āfrikas tīģerzivs, un tās ir pazīstamas ar ārkārtīgi asiem zobiem. Bet, kā redzat, izskatās, ka šim puisim mēs esam nedaudz par vēlu. Kaut kas viņu noteikti ir uzbrucis. Par laimi, otra zivs tīklā ir dzīva, un to sauc par pātagastes sams. Šie puiši patiesībā ir ārkārtīgi reti, un viņi izskatās kā īsti citplanētieši. Es noteikti negaidīju atrast tādu šajā pamestajā dīķī, bet tas tikai pierāda, ka šeit tiešām var būt jebkas. Es ieliku pātagastes samu spainī un turpināju, un tad es atradu kaut ko vēl retāku. Ak, mans Dievs, jūs, vai tas ir tas, ko es domāju? Šis te saucas zieduraks. Un kas ir īpašs ar šiem puišiem, ir tas, ka tie ir pilnībā cilvēka radīti. Tas nozīmē, ka šī zivs suga dabā neeksistē. Tā vietā tā tika radīta laboratorijā. Un vēl trakāk ir tas, ka šie puiši tika īpaši selekcionēti, lai kļūtu par iespējami agresīvākajām un ļaunākajām zivīm. Tā ka šis mazais puika noteikti varētu būt tas, kurš uzbruk pārējām zivīm. Labi, ka mēs viņu noķērām. Šobrīd mēs ķērām ļoti daudz zivju, bet tās visas bija diezgan mazas. Un es zinu pavisam droši, ka šeit ir arī lielākas zivis, tāpēc nolēmu izmantot lielāku tīklu, lai redzētu, vai varu tās noķert. Ak, es kaut ko jūtu, draugi. Un lai kas tas arī būtu, tas ir tiešām liels. Kas tas vispār ir? Ak, mans Dievs, vai jūs to redzat? Tur ir pleko, un tā noteikti ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Nu, draugi, mēs vēlreiz esam pierādījuši, ka šis dīķis ir pilns ar dinozauriem. Jo tieši tāpat kā plaušzivis, plako ir bijuši uz Zemes simtiem miljonu gadu. Un lai gan šis noteikti ir lielākais plako, ko jebkad esmu redzējis, šeit joprojām ir dinozaurs, daudz lielāks, un tā ir plaušzivs. Tāpēc es turpināju ķert ar tīklu, lai redzētu, vai varu to atrast. Bet viss sāka palēnināties, un es īsti neko nenoķēru, līdz notika šis. Neticami! Ak, mans Dievs, draugi, mēs dabūjām plaušzivi! Mēs tiešām viņu dabūjām! Bet pagaidi, šī ir tik maza. Nav iespējams, ka šī ir tā plaušzivs, kuru mēs visu šo video esam meklējuši. Dīti īpašnieks man tiešām teica, milzīgā plaušzivs, tur ir apmēram 4 reizes lielāka par šo. Ak nē, jā. Tas nozīmē, ka īstajam dzīvajam dinozauram plaušzivī varētu būt mazuļi, kas šo glābšanas misiju padarīs daudz grūtāku. Nu, lai gan šis nav tas, kuru mēs meklējam, labi, ka mēs viņu noķērām. Tātad liksim viņu spainī un turpināsim tālāk. Labi, draugi, ņemsim lielu smēlienu tieši šeit un paskatīsimies, ko varam dabūt. Nu, dodiet man kaut ko labu. O, liela zivs, draugi! Paskatieties uz šo! Mums tīklā ir kaut kas milzīgs! Ak, mans Dievs! Nomierinies, draugs, nomierinies! Mēs cenšamies tevi izglābt. Draugi, esmu diezgan pārliecināts, ka šis te ir Morbala dakaras sams. Un šie puiši patiesībā ir diezgan reti, bet vēl retāk ir atrast tik lielu. Tātad šis ir tiešām lielisks atradums.
Lietas sāka uzņemt apgriezienus, un es ķēru zivis vienu pēc otras, un tās kļuva arvien trakākas un trakākas. Au! Ak, mans Dievs, kaut kas tikko iekoda man kājā, draugi. Pagaidiet, es domāju, ka tas ir tīklā. O, jā, mums kaut kas ir! Un tas ir liels. Tas tur ir sarkanastes sams, un viņš ir ļoti aktīvs. Nomierinies, draugs, mēs tikai cenšamies tevi izglābt, labi? Šis ir daudz lielāks nekā pirmais, ko mēs atradām. Bet, kā jau teicu, šie puiši var izaugt līdz pat 6 pēdām gari, tāpēc viņam vēl tāls ceļš ejams. Labi, viņš nav apmierināts, vienkārši ieliksim viņu augstuma kastē. Līdz šim mēs esam noķēruši tikai zivis, tomēr tas, ko mēs noķērām nākamais, bija kaut kas cits. Neticami! Vai tas ir tas, ko es domāju? Puiši, mēs tikko noķērām mazu Flajas upes bruņurupuci. Tas ir traki! Šie bruņurupuči ir ārkārtīgi rēti, un kas ir patiešām forši, viņi ir vienīgie saldūdens bruņurupuči pasaulē, kas ir pilnībā ūdens iemītnieki. Tas nozīmē, ka šiem puišiem nav nepieciešama zeme, lai izdzīvotu. Un tāpat kā plaušzivis, garas un plako, arī šie puiši tiek uzskatīti par īstiem dzīvajiem dinozauriem, jo viņi ir eksistējuši vairāk nekā 70 miljonus gadu. Tas ir tik traki par to padomājot. Es domāju, paskaties, cik viņš ir mīļš. Viņš būtībā ir kā mazs saldūdens jūras bruņurupucis. Šajā brīdī es nezināju, kā tas varētu kļūt vēl trakāk. Bet, kad atgriezos dītī, man izdevās noķert līdz šim nāvējošāko zivi. Ak, man šķiet, ka mums kaut kas ir, puiši. Tā ir vēl viena zivs, jūs jokojat. Ak, mans Dievs, puiši. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tur ir gunča sams, un šie puiši ir vieni no lielākajiem sami pasaulē, kas var izaugt līdz pat 12 pēdām gari. Tie kļūst tik lieli, ka tie burtiski ir pazīstami ar to, ka ēd cilvēkus. Bet par laimi šis puisis ir tikai mazulis, tāpēc mums par to nav jāuztraucās. Tomēr tiem joprojām ir ļoti asi zobi. Mūsu spaiņi ātri pildījās, bet dītī joprojām bija ļoti daudz zivju. Un es sapratu, ka būs neiespējami tās visas izķert tikai ar manu tīklu. Tāpēc es nolēmu dītī ielikt 2 zivju slazdus, lai cerams palielinātu savas izredzes visu noķert. Labi, draugi, abi zivju slazdi ir uzstādīti. Es ļaušu tiem šeit nostāvēt dažas stundas. Man ir sajūta, ka mēs noķersim daudz zivju. Tomēr, ja tas nedarbosies, man vēl ir viens trumpis piedurknē, lai noķertu īsto dzīvo dinozauru. Pēc dažām stundām gaidīšanas es nolēmu pacelt pirmo zivju slazdu, un uzreiz pamanīju, ka iekšā ir ļoti daudz zivju. Draugi, mēs noķērām tik daudz zivju, es pat nezinu, ar ko sākt. Izskatās, ka mums šeit ir pāris paku zivis, bet šīs ir albīnas, kas padara tās daudz retākas. Ak, mans Dievs, paskatieties tikai uz tiem zobiem! Tas ir tik biedējoši. Es ieliku tās spainī un turpināju, un slazdā joprojām bija kaudz zivju. Labi, mums šeit ir vēl viena zivs. Kas tas ir? Ak, mans Dievs, draugi! Es nekad iepriekš neesmu redzējis šo zivi. Tātad, ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Bet tas ir tiešām forši. Cilvēki, šeit ir ļoti daudz albīno zivju. Mums ir 2 paku, un tad mums ir šis puisis, kuru, manuprāt, sauc par albīno sinodontisu. Un šis, iespējams, ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Pēc tam slazdā bija palikušas tikai vēl 2 zivis. Mazs sarkanstaļa sams un mazs gunča sams. Tas ir tik forši, draugi! Šis dīķis ir pilns ar briesmoņiem, un mēs tikko pierādījām, ka zivju slasts strādā. Mēs noķērām tik daudz traku zivju. Tomēr mums vēl ir palicis viens zivju slasts. Tātad pacelsim to augšā un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Neticami, draugi! Vai tas ir tas, ko es domāju? Mums ir vēl viena plaušu zivs. Ak, mans Dievs! Tieši tāda pati kā pirmā! Šī noteikti nav tā lielā, kuru mēs meklējam, bet jebkurā gadījumā tas ir tiešām forši. Pēc šī mums burtiski būs plaušu zivju armija. Pēc tam, kad vēl nedaudz pārmeklēju slazdu, es atradu nevis vienu, bet 2 vampīru zivis, kas ir ārkārtīgi nāvējošas. Tas ir tik forši, draugi. Šīs zivis ir pazīstamas ar ārkārtīgi asiem zobiem, kas var izaugt līdz pat 15 centimetriem gari. Tās ir arī ļoti agresīvas. Man dažas reizes tās riekodušas, un jā, tas nav patīkami. Es tās ieliku spainī un turpināju pārmeklēt slazdu, un man izdevās atrast lielu karalisko klauna nažzivi un vēl vienu paku. Bet tad es atradu kaut ko vēl trakāku. Mums ir vēl viens gunča sams. Kas tas ir? Mūsu 3. līdz šim. Un šis noteikti ir lielākais no visiem. Bet, kā jau iepriekš teicu, šie puiši izaug līdz 12 pēdām gari. Tātad viņam vēl tāls ceļš ejams, pirms viņš kļūs par īstu cilvēku ēdāju. Pēc tam slazdā bija palikusi tikai viena zivs, un man nebija ne jausmas, kas tā ir. Hoho, paskatieties uz to, puiši! Es nekad iepriekš neesmu redzējis šādu zivi, bet tā izskatās tiešām forši. Tā noteikti ir kaut kāda samsu suga.
Tātad, ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk, bet tas tiešām ir forši, puiši. Mēs tajā slazdā noķērām kaudzi zivju, bet joprojām nav nevēsts no milzu plaušu zivs. Un, mēs zinām, ka viņš tur ir. Tātad man ir vēl viena ideja, kas cerams ļaus mums viņu atrast, un tā ir iztukšot visu dīķi. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, draugi. Es iztukšošu visu dīķi. Tādā veidā mēs pārliecināsimies, ka izglābjam katru zivtiņu, kas tur vēl palikusi, ieskaitot lielo plaušu zivi. Tāpēc es ieliku sūkni un pieslēdzu to, un uzreiz ūdens sāk strauji izplūst. Nākamās stundas laikā dīķī ūdens līmenis ievērojami samazinājās, un es sāku redzēt dažas zivis. Tad es ielecu iekšā, un man izdevās noķert vairākus dažādus samsus un vēl vienu plaušu zivi. Tā bija līdz šim lielākā, bet tāpat tā nebija tas briesmonis, kuru mēs meklējām. Tāpēc es turpināju meklēt, un ar atskaktiņu pamanīju zivi, kuru mēs visu video garumā esam meklējuši. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs, jūs draugi! Ārprāts, mēs atradām plaušu zivi, un tā ir milzīga! Tā noteikti ir lielākā plaušu zivs, ko jebkad esmu redzējis. Hei, draudziņ! Ak, nomierinies, nomierinies! Mēs tikai cenšamies tevi izglābt, draudziņ! Iekāp tīklā! Ak, mans Dievs, viņš ir tik smags, draugi! Tas ir neprāts! Labi, mums jābūt ļoti uzmanīgiem rīkojoties ar viņu. Viņiem ir ļoti spēcīgs skodiens, un tas noteikti varētu nokost pirkstu. Ak, mans Dievs, paskaties uz to! Draugi, šī zivs ir tik spēcīga, ka es to tikko spēju noturēt. Bet kas ir tiešām forši, redziet, viņiem uz ķermeņa sāniem ir šādas mazas kājiņos, un tieši tās ļauj viņiem staigāt pa sauszemi. Un, kā jau teicu, viņi var dzīvot vairāk nekā 4 gadus ārpus ūdens. Ir tik neticami domāt, ka šī zivs bija dzīva, tajā pašā laikā, kad dinozauri. Mēs burtiski skatāmies uz dzīvu fosīliju tieši tagad. Nu, draugi, es domāju, droši var teikt, ka mēs izglābām katru zivi šajā pamestajā dīķī, ieskaitot šo īsto dinozauru. Bet tagad ir pienācis laiks pārvietotos uz viņu jaunajām mājvietām. Es nolēmu ievietot visas mazākās zivis, ieskaitot gunča, sams, paku un visas pārējās, šajā lielajā kublā. Un tad es devu mazajam Flajas upes bruņurupucim savu dīķi, kopā ar Flowerhornu un Pūšas zivi. Tad es ievietoju visas tiešām lielās zivis savā milzīgajā pagalma dīķī. Tādā veidā viņām būs pietiekami daudz vietas, lai peldētu apkārt. Un visbeidzot es ievietoju milzīgo plaušu zivi viņa paša dīķī. Tādā veidā viņš vairs nevarēs uzbrukt citām zivīm. Nu, draugi, tas arī viss. Es tiešām ceru, ka jums patika šis video. Tā bija traka piedzīvojuma pilna diena. Noteikti nospiediet patīk un abonējiet kanālu. Un tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!